Labadīna šudiņi, itamā pasākumā Spāka lab. Labadīna daļaibnieki diskusējas, labadīna skatietoji, klausietoji. I mēs esam šeit sazatikuši, lai parunotu par modernu mūziku, mūsdienu mūziku i tradicionālu. I tā galvenā diskusijas tēma ir tradicionālas kultūras un Gen Z ideālais randeņš. I kur tad sazatikt mums visiem kūpā? Tad parunāsim par dažādiem faktoriem un aktivitātēm jaunīšiem, kas viņus varētu aicinot vairāk īsasaistīt tradicionālajā mūzikā, veidot to randiņu ar šiem Gen Z jaunīšiem. Un kas tad ir tā vieta, kur jai var sazatikt visi kopā, radīt kaut ko jaunu, skaistu, atcerīties kaut ko veco. Varbūt sākšu tad ar Katrīnu, Kati, arī Ilzi. Kate un Katrīna, jūs abas porstovat Gen Z porstuvniecību, tāpat var sacīt. Un kā jau pirmajā Spāka lab daļā dzirdējām, ka katra jums aizraujas ar šo tradicionālu mūziku, un savukārt Ilze ir skolotāja, kas strādāja Gen Z paaudzes jaunīšiem. Un tad man interesētu no visu treju personīgās pieredzes darbā ar jauniešiem, muzicējot ar jauniešiem, kas ir tas faktors, kas nosaka jauniešu interesi mūsdienās? Kas ir tas tā atslēdziņa vai tā ūdeņa uz torta, kas interesē jauniešus? Droši iemat mikrofonus, kura gatava? Ja es tagad iedomājos tos jauniešus, ar kuriem es esmu strādājis nometnēs, tad visi no viņiem ir arī uzauguši folklorā. Piemēram, sākuši iet tarakšķos jau bērndārzā, 5-6 gados. Grūtāk iedomāties kādu, kas būtu sācis, piemēram, jau pusauģu vecumā vai vēl vēlāk. Tāpēc es domāju, ka tieši tā uzaugšana un būšana ar saviem vienaudžiem gadiem ilgi, vienā grupā, kad jau ir visi draugi un sadraudzējušies un redzējuši, kā citi muzicē un dara, un tad tas arī notur un rada to mīlestību turpināt. No ģimenes es nāk, tā kā vairāk. Pat ja varbūt ne no ģimenes, bet ka ģimene ir ielikusi laicīgi jau tajā folkloras kopā. Skatos, Ilze arī paiemas jau mikrofonu rūkā. Jā. Es ar folkloru nosadarbojos ar kūpas vadēšanu vairāku kūpu, divas konkrēti. Pagojušo gadsimtu 80 kaut kāda 4.5. gada. Bet es secēšu tā, ka visa pamats ir tas, kas ir ielikts bērnam ģimenī. Ja jām ģimenī ir kaut štie šilpuļu dzīsme, vīna vai divas ir dzīdotas, jām tas jau ir aizaķērīs. I tad, ja es attīti skolu, ja pretim godās tāds troks skolotojs, kas ir gatavs ar to visu darbotīsi, kas pavalk līdzi bērnus, tad tas viss arī aizīt. Jo iz trokiem viss arī turīs. Kaut kas paroda piemēru, jā? Acīm redzot, jā. Galvenais nanūsabētīs pošām būt drūsmēgam, lai gan citreiz arī šausmēga baile visa ko ir. Bet, nevar parodēt, ka man arī baile ir. Kūpā meklējam, eksperimentējam, i tā jau gandrīz pusgadsimta. Nevaru nopiekrist. Paļdis. Kate? Jā, es paturpinošu to pašu ideju, ka ir vajadzīgs tieši tas varbūt viens cilvēks, kas stimulēs, kas sacies, kurš to, ko turēs to kārtību, ka noteikti mēģinājumi, ka arī tiek meklēti pasaukumi, un ka būs visu laiku viens cilvēks, kas to, ko arī citus pamudinās darīt, varbūt tie, kuri arī darātu, bet baidos izsacētīs, tad ir vajadzīgs tas viens cilvēks, kas skaitos ko vadītājs vai arī vienkārši grupas līderis, kas tad arī uztur to visu. Jā, es domāju, ja būs arī tas viens cilvēks Latvijā, tad viss arī pastāvēs un būs vienmēr arī tie, kas jām sekos. Paļdis. Jautājums man tad ir arī folkloras turku sievu vadītājai, Terēzijai. Kādi jūs novērojami jaunatņi, Gen Z, vai jiem ir tā interese par folkloru? Es jau zinu atbildi, ka ir interese, bet cik liela?
arī piekrītu tam, es klausējos, ja, jo es esmu izaugusi tādā ģimenē, kur dzimta visi dzīvoja, ja, un tas man ir asinīs, es teorētiski varu neko nezinot, bet es visu praktiski jau izjautu. Un tad arī mums tagad folkloras kopā, faktiski mums ir jau 3 paudzēs, ja, jo mums tur ir, bija tādas teicējas Zelta mūsu fonds, kura vairs nav. Bet jū bārni un jū mozbārni ir, jā, un tot pīsa saista, mums, piemēram, ir kaimiņiņu grupa, jā, kur ar visiem mozbārnim un bārnim, un mums faktiski tāda ģimeņu kūpa, jā, mums tāda uz dzimtom pat turīs. Mums puse kolektīva vienreiz konstatējumi ir roģi savā starpā, jā, un, nu jā, tas arī tas ir, ko tu tur dzirdēji, mums ar tagad tu moziņu daudz un vēļdreiz būs, jā, un ir, un jī tur mēs jūs nalīkam to mozūs, to strikti, niko, tikai mamas aiziet pie mojos un pēc tam soka, dzīt to, ko līkās, īpat nedzirdēja, ja? Nu, un tad, ka vajag kaut kur mēs jūs arī drusceņi to īlīkam, ko rāmētī, bet tas, ko jūs mojos darēsit, ja? Un kodu jūs tradīciju radēsit, ja? Un kodu pīderēbu sajusit, tas arī būs. Bet arī reps ir laba pīderēba, nemaz nav slikti, jo dažreiz mēs mojos pamēģinojam tādā dzimtā, nu, naļalokā borā parepot. Kas izroda, ja? Gen Z ietekmē arī jūs. Jā, nu, mans nokšais jautājums bija arī par to, vai izzus folklora, tu jau atbildēji, ka laikam naizus, ja tas paliks ģimeņie? Pagaidām vēl ir. Jā, tas labas ziņas. Mums arī prīks, jā, un tas, ka noks jau tur vēl viena ģimene, jā. I tās diskusijas tēmas formulējums savā ziņā jau ir kā apgalvojums, ka jauniešu īsaiste tradicionālā kultūras norisē ir izaicinojums. Ja? Es pat gribētu pajautāt jums visiem, kas ir gatavi, vai jūs piekrītat šim apgalvojumam, vai tas tik tiešām jauniešiem ir izaicinājums iesaistīties tradicionālajā muzikā? Es domāju, ka tī, kas īt no bārna kojas, te ir jūs dzēvis ikdīna. Tī, kas, sacēsim, iepriekškais ģimnāzijā strādāju atīt bērns, nu, kādas školas, kur nav bijis folkloras kūpas, tādi ir, kas goja uz folkloras kūpu. Un tam drēžok ir izaicinājums uzadrūšanotīs, pamēģinot, nanūsabeitīs. Ir vēl jau vairāk latgaliski, citreiz saka, ko jūs te veco babu dzīsmes dzīdit? Bet jauniem cilvēkiem ir babu dzīsmes ļoti labi skaņa. Jā, es nevaru piekrist atkal. Jā, es tagad domāju, arī tajos skolos, taisnība ģimene ir viens, bet skolos, ja tajā skolā dancoja, tad arī jī nasabēstās, jā, jī arī to log turpināja. Un ja tur dzīd ģimene un arī skolā kods ir, jā, tas, to kolektīva, tos vidētis, jā, ir ļoti atkarīgi. Kādam varbūt vajag tieši kāds jūt tieši tradicionālajā muzikā spēku, bet kāds varbūt pīnok savādāk. Ka, piemēram, mēs ir ļoti labs piemērs, kas ir Tautu mētis, kas jau ir diezgan liels līmenis Latvijai. Es laikam šodien sasvieros arī uz to, kad laiki īt uz priekšu, tradicionālajai muzikai ir arī noteikti visādi veidi, kā jau popularizēt vēl. Man liekas, tas ir tas, uz ko vajadzētu vairāk īti domāt, kā mēs tomēr piesaistāt tos jaunos cilvēkus. Tāds mums skota punkts. Es varu runāt par iecavu tikai vēl projām, un mums noteikti tas nevienam nav izaicinājums. Mūsu Tarkšķi ir lielākais kolektīvs iecavā, jebkurās jomās, un arī ar dejām salīdzinot, un ar koriem. Un tāpat ir varbūt tāda stila lieta iecavā, Tarkšķos. Tagad ir vismaz kaut 120 cilvēki, tas ir tā oficiāli, kur, un nevis ir mazāk realitātē, bet pat vairāk, jo piemēram, ja Tarkšķi kaut ko nodzied iecavas vidusskolā, tad, piemēram, nākamajā mēģinājumā var pusklasi atnākt vēl jauni bērni klāt.
Tāpēc cits, protams, jautājums ir, vai tie paši bērni noturēsies gadiem un gribēs iet uz konkursiem un nākt tur uz visiem miljonus papildus mēģinājumiem, ko mana mamma organizē katru nedēļu, sestdienu, svētdienu, piekdienu. Bet izaicinājums īsti es neredzu. Tieši no tā, ko es Terēzija ļoti es tagad gribēju. nevaru nepieminēt Ceiruleiti un Annu Kārkli. Tas jau arī paudzēs, un tas to, ko nav izaicinājums. Ja? Tas laikam tāds dabisks process jau. Es domāju, izaicinājums varētu būt tas, kas notiks nākotnē, ja tu iesaistīsies tradicionālajā mūzikā, jo ir parasti, gadījumi tieši par upīti runājot, ka arī atnāk tādi cilvēki, kas vispār nav bijuši tradicionāli mūzikā, varbūt ir tikai bijuši tautadējos, un tad viņi ir domājuši, ka tautadējs ir kaut kas daudz grūtāks un interesantāks neko folklora un tradicionālai danči, un tad, kad viņi pamēģina, tad ir tas, kas to ļoti, viņiem varbūt jāsāk izvēlēties to, kam vairāk pievērst uzmanību, un tad ir izaicinājums tāds, ka vai pietiks laika tām iepriekšējām darbībām, ka tu būsi tik ļoti iekšā folklorā, un tad, ko sevi sadaliet. Par to, ka pīdavojums ir ļoti liels, tad jaunītis skatās, kur es varu, es gribu visur paspiet, bet nevar visur paspiet, tad vajag tos prioritātes. Es tikai piebildīšu, patiktu Terēzija, ko tu teici par to, ka tā jaunā paudze, viņa tādā pilnīgi dabīgā veidā pati nokļūst situācijā, un tad jau viņi izaug tajā visā, un tad viņi arī lietas redz tā kā caur to vecāku, gan ģimenes, gan pedagogu prizmu, bet klausoties vispār tajos dažādajos viedokļos, kas patiesībā varbūt arī nemaz nav tik dažādi, jo tur izkadrējas priekšstāvs, kas varbūt pedagogs vai kāds cits cilvēks, kas ir lietpratējs konkrētajā tajā tradicionālās kultūras izpausmē, gan dziedāšanā, dejošanā, tur jau ir vēl entās citas, šodien varbūt nenosauktās, un arī tā vide vai tās iespējas, un 21. gadsimtā mēs arī paši atzīstam, ka tātad varbūt tā atturēšanās no pareizajām un nepareizajām struktūrām, jo beigalā to pareizību vai to nepareizību, jo mēs paši savās galvās saveidojam, bet ka tā iespēja ir attīstīties vispusīgi. Protams, ka respektējot tradīciju, kas ir tā cieņpilna, un tas ir vairāk varbūt arī izpratnes, izglītības un attieksmes jautājums. Es tikai pavisam eisi, ka man rodīs, ka te folkloras kustība joprojām ir ļoti spiecīga. Man liekas pat, ka tas saka, kļūst ar viņu spiecīgoka. Visad mēs varam runāt par to, cik daudz tī ir to, ka saglabot tiešām to super tradicionālu, ka kopēt to, kas ir bijis iepriekš, cik daudz kaut ko likt no jauno, kā visad radāt jaunas tradīcijas vai turpinot asūšos kaut kādos izmaiņos vai pilnīgi tomēr saglabot tos vecos. Bet man liekas, visas tos lietas ir nosaktas pilnīgi, visas noteikti priekšu, jā. Man liels prieks par to, ka folklora napazūs, to mēs sapratam, i jauniem cilvēkam, i Gen Z folklora patīk, tradicionālā muzika, bet man tāds jautājums rodās, vai Latvijā domāja par to, kā nodot to folkloru tolok, bet varbūt ir vēl kaut kādi procesi, kas vēl efektīvāk strādāt, varbūt ir posocīņi vai projekti vai braucīņi, kas vēl varbūt strādāt, lai šo folkloru tradicionālu muziku nodot tolok, varbūt Sigņa var pateikt kādas idejas. Ja skatās jau ir tās ierastās struktūras, kas ir jau ģimenes skola, un tad varbūt vienkārši vēl to papildināt, vienkārši drosmīgāk dot vārdu arī jaunajiem, jeb noskaidrot viņu viedokli, jo es piekrītu, ka droši vien tās pieredzes varbūt visdažādākās šodien dzirdētās ir tās, kur cilvēks tātad dabīgā veidā, dabīgā vidē ir audzis un pieņem to, ko viņš ir apguvis. Savukārt, manuprāt, ka meklēt jebkādos tādos humānos veidos, tātad uzrunāt tos, kuri varbūt nav
no agras bērnības iesaistīti tādā tradicionālās kultūras apgūves procesā, jo principā durvis jau būtu atvērts ikvienam, jo tas skaidrojošais darbs tādā nozīmē, ka nevis tāda ar putām uz lūpām pārliecināšanu, bet tam ir jābūt, es pieļauju, ka dabīgi, jo es domāju, ka jaunā paudze arī ir pietiekami gudra. Mēs dažkārt mūsu vecuma cilvēki domā, ka jauniešiem neskādā veidā tur ir jāskaidro un atkal tā pareizā un nepareizā rīcība, bet es domāju, ka ar jauniešiem viss ir kārtībā, viņi ir daudz gudrāk nekā mēs domājam un vienkārši uzticēties viņiem. Jā, droši Jā, un vēl te mēs nesen debatējām arī ar mūsu te novada kultūras darbiniekiem un folkloristiem, un tad bija tāda doma, ka ar ko var atbaidīt, kad ieliek, piemēram, skate, un tevi ļoti stingrā rāmī ieliek, ja? Un ja nu tu kaut ko, to ar laiku nonāksi pie tā, ja? Bet pirmsākumos, atļaut, ja, kādu, es nezinu, kaut kādu kategoriju, varbūt kaut kāds, es nezinu, jā, tāds, ja, un lai meklēj, atrast, bet tam tu palānam nonāksi pie visa, ko vajag. Es vēl domāju tā, kad nevaram mēs mūsdienos var pasciet, ka mēs piesaturēsim tikai pie strikti to autentisko, jo folklora arī mūsdienos atceteistās gan muzicēšanas mūsu prasmis īmaņas, gan pamatā izglītība, kam īt kloten, jā. Jā, mēs tolkas balsis dzīdosim, mēs to burdona daudzbalsēbu, ar taidu kaifu dzīžam, ka saka, usas spolvas gaisās to no laimis. Bet tā pašā laikā, kādu kozu dzīsmeņu mēs gribam apdarinot, tā kā mums drusku mūsdīnēgok patīk. Es domāju, ka tas arī nav liels grāks. Kaut gan, ja vajag skatiem, mēs izpildēsim to, ko skatis nolūkums prasa. Būsim paklausīgi. Nav variantu, vai ne? Bet turpinot runāt par jaunīšiem, mūsu starpā ir cilvēks, kas ir strodojusi, varbūt jūs vēl strodo ar jaunīšiem, Leila. Jauniešu lītu speciālisti, bet tagad tu porstovi Latgaļu 14. saimā. Cīši nūpītnai, vai ne? Viss. Jā, diemžēl nesēju šobrīd vairs atlicinot laiku jauniešiem. Kaidu laiku arī folkloras kūpu vadīju Vīteri Sandra starējūs, vienkārši ir visādi tā kā mote visu sapulcinojusi. Un, jā, par jauniešiem tā kā tas vaicojums bija, ka jaunieši folklorā, jā? Jā, jaunieši folklorā, paturpinot manu jautājumu, kā ir saimas dīnas kārtība? Vai dīnas kārtībā runāja par jauniešiem? It kā runāja, bet cik bieži runāja? Vai runāja tieši par jauniešiem folklorā? Kāda ir tava pieredze no to skatu punkta? Daudzi jautājumi īt katru dienu cauri. Es nezinu skaitu, bet ir ļoti daudz komisēju. Katrā komisējā kaut kas cits. Par jauniešiem teik runots, ir te izglītības, kultūras un zinotnis komisējā, tī jau par izglītības lītam, tī tad arī tas varētu būt. Pagaidām nav bijis, bet mums ir tāda arī Latgolas apakškomisija, kur dažādas temas īnok iekšā. Folklora un jaunatne pagaidām nav bijusi, bet kaut kādi valodas jautājumi ir jau bijuši, un es kaut kas teicu. Es domāju, ka tas viss īsi iekšā ar viņu vairāk. Man rodīs tagad mēs runosim arī par kultūru, tādā, nezinu, varbūt ne tik ļoti tamā iepriekšējā izpratnī, kur mēs esam gojuši, mums ir ļoti spiecīgi kūri, dejas, folklora. Es uzskatu ļoti spiecīgas kustības. Un man rodīs arī folklora, arī kors, arī dejas ir te, bet folklora jo īpaši ir te vide, kur var ļoti labi pulcinot kopā dažādus cilvēkus, dažādos valodos runojušos un tikai ļoti labi salīdāt sabiedrību apliek par to, ka cik man ir sagojis pašai būt folklorā, 11 gadim, varbūt jau pat bārna gadim kaut kādi 9, možda 10, bet tad visotī ir bijis tāda vide, kur ir tāda drūšo vide, kur ir pateikamai būt. Ja tī, piemēram, tautu dejos ir varbūt nedaudz strikto, ka tas ir skolā, tomēr tu atteitu mieganoju. Tas folklorā tas tev sad apsarunoju īstī savā starpā, starp dzīsmēm, un tā kā man rodīs tā ir izcila vide, kur jauniešus savest kopā dažaidos, un tad visi apgilst to latvisku, un visi sots runot vīnā valodā, sots dūmot leidzēgai,
Runājot par itu vīnu valodu, tad ne tikai es, bet daudz ir paminējuši to, ka jaunieši latgaļiski runāja pārsvarā folkloras grupos, dzīdot latgaļiski, bet ikdienā nesarunājas latgaļiski. Tad varbūt jautājums Terēzijai, arī Ilzei, Leilai, Katei. Kā jums liekas? Vai kāda ir jūsu pieredze ar jauniešiem? Vai tik tiešām viņi tikai dzēd latgaļiski, vai arī ja runāja sātā latgaļiski? Ja tī, kas runāja ģimenī, ar tiem nav problēma. Mums arī Rūtā ir bijuši tādi, kas atīt, es zinu, ka vecāki savā starpā runāja latgaļiski, bet ar bērnu tikai latviski. Atīt bērns iz folkloras kūpu, no sirds dzīd, godīm dzīd, dzīsmu, I pēc tam izrādās, ka tūs vārdus saklausējis pa savām. Kas mums tāds raksturīgākos dzīsmā Igaļdeņa, jā. Saimniece bādavās, benčam koju nolūzus. Bārns 3 godi dzīt, večam koja nolūzus. I tad nevar saprasties, ka, kā mēs tam večam to koju varam dataisīt? Tādi mozi kaut kur par vīnu burteņu kuriozi, bet visai kūpā ir ļoti interesanti, ir ko atcerēties. Jā, es domāju, ka galvenais te vide, tā pašā skolā, jā, kaids, bārnim soc runot latgaliski, tad kāda daļa pasavalkās liedza, bet ja visi mēģināja tā, kā saka, čivļumēlī vilkt, tad niko nedarīs. Jā, Leivonos ir tas, ka ļoti to, ka ģimenēs runāja valsts valoda, jā, bet folklorā bārni dzīd, jā, muni bārni izskaitot, piemēram, man vērs Ļutors, ko muni sauc, jā, Rodi, un jis ar bārnim latviski, jā, un mēs latgaliski, bet īmok arī, jā, bet pamatā draugi, un to visi arī tikko domāju, jā, visi dzīdot, jā, folklorā visi dzīd, bet jā, ko es gribu, ja pieauguši reizēm paprasa par kādu latgalīšu vārdu, ko tas īstenībā nozīmē. Jā, jo vienu breidi, 70. gadi, tas taču bija nagūts, ka tu latgaliski publiski kaut kur runovi. Es priecājos par tevi to jaunatni, jā, ko es priecājos, kas tu latgalisku atkloti, nasabeida, reigā dzēvot, ir runot. Dēļ to, ka ir bijusi. Un vēsturis, un to, kur mēs esam bijuši, neizbēgsim. Bet zinām, vismaz tīk, ar ko man darēšana, tī bārni zina, jā. Bet arī vai tolo. Jā, es arī pēdējo gada laikā, kad organizēju jauniešiem pasaukumus latgaļiski, tad es vienmēr prosu, vai jūs saprotat latgaļiski. Visi saprot, jā, nav tā, ka es sēži, neko nesaprot, bet runāt vai baidās, vai sasakautrēja. Arī es kautrējos runāt latgaļiski, jā, bet, kad tu sūci, jau pēc poras stundiem runāšanas jau īpatiekas, liekas vieglāk. Tad varbūt Kātai Ūga, kā jums ir, jūs arī kā Gen Z var sacīt ikdīnā, nerunāsim par darbu, par mūziku, bet ikdīnā, vai runājat latgaļiski, vai jaunieši apkārt jums runāja? Noteikti runājam, bet ir to, ka pēc sevis sprīžot, tai pirmo komunikācija, kodā valodā ir īsāka, tad likos dabiski arī to turpinot visu dzēvi, bet pēc pieredzes tīši Upītas folkloras kūpā, tad ir to draugi, ko molas es esmu iesaistējusi, un tad, folkloras kūpā jau mēs runājam latgaliski, un tad tas to īdos tik ļoti, ka mēs esam arī sokši runāt latgaliski arī ar tīm draugiem, ar kuriem sokumā es runāju latviski, un tad tagad jau runāt latviski ir jūcīgi ar viņiem, jā, un tad sanāk, ka caur folkloras kūpu arī tī bērni, kuri ģimenē vispār nerunāja latgaliski, tad ar mani runāja latgaliski. Uga? Man tīpat darbam vispār ir tā, ka es aizbraucu pie čuļiem, teiksim, uzreiz, man tī dzēts, ka ir asok uzreiz tī, mos, kā tev ģēlis ar tādu akcentu, bet runāja latgaliski, gan reiz uz katru pasaukumu taizēja ar tevi, kāds māksliniekiem sok runāt, cik daudz jau var pa latgaliski. Bet kā ir ar bērniem, tas variants, kur man sacīja, ka vecāki runāja ģimeni ar savu bērnu latviski, lai viņam vieglāk skolā, latviešu valodā.
I es zinu arī tādas ģimeņas, ja es to man liekas, tas tik ļoti nagūdīgi pret mūsu sakņom, ka tas aicinotu labprot visus vecākus mocēt saviem bērniem runāt mūsu saknes valodā. I tas būtu jodara. Jo dēļ tam arī jau moši ir kādam kauns, tos latgalīšu valodas nedaudz publiski vai nērunāja, bet tas ir jodara. Viss sliepjas ģimeņī sakņos, kā emoca ģimeņī, tāpēc, ka muzika tradicionālo, viss nāk no ģimeņas, tāpat, ja valoda bērnam ir jomoca. Jo tu nevari aizbēgt no to, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, ir jārunā savas sakņas valodos. Paldies. Jā, es pilnīgi piekrītu Šūgai par to, ka ir vieglāk īsamācīt latgaļīšu valodu no bērnības, ka tu sātā runāji ar saviem vecākiem par to, ka es latgaļīšu valodu soku vuicētīs, ka man bija 18, 19 gadi, par to, ka es esmu no Reigas vispār, i tas bija ļoti grūtai, jūs dziežat, jā, cik grūtai, bet, valoda ir ļoti, ļoti skaista, par to es arī aicināju visus jau sātā bārnus, vienkārši sarunāties ar viņiem latgaļiski. Bet par tavu mūziku, Ūga, nav tradicionāla, bet ir ļoti, ļoti tāda skaņīga. Un tas ir pilnīgi cits stils. Spēka laba pasaukuma pirmajā daļā tu arī stostīji, ka Ausmiņa rekords aicināja pievienoties jaunus daļēbniekus, pie jums. Kā tas vispār notiek hip-hop mūzikā latgaļiski? Pastosti, kāds ir tas process, cik viegli jauniešus ir aizraut ar hip-hopu latgaļiski tīši? Ir diezgan sarežģīti, es atceru gudīgi, jaunieši, es esmu bijis meistarklasēs, kad uz vietas visi dara, visiem viss pateik, bet, kad runājot par kaut ko nopietnāku, par kaut kādiem ierakstiem vai toļāku darbību, ir ļoti grūti nodarbināt jauniešus tādā ziņā, jo mēs vairāk arī paši daramies tā, lai ir tī kaut kādi darba augļi arī, lai arī mēs esam atpazīstamāki, par ko es runāju, kad mēs strādājam arī dēļ to, lai Latvija dzirtu latgaļīšu valodu nedaudz citā stilā. Bet, praktiski tas ļoti dabiski notiek, tāpat kā tradicionālo muziku. Mēs vienkārši sokami par ko latgaļiski, par to, ka mēs esam visārtāki tamā valodā. Par to, ka te ir mūsu saknis. Bet jaunieši šodien man bija doma, ka mēs arī vādzētu tādus, kā puļceņus, ceturtdiņos nocīt uz mūsu studiju. Daži pamēģināsim sokumā bez daļēbas moksas pavelti, ja kas, Ūga, lūdzu. Kad īsi patiks, tad moksosit? Jā, tad jau redzēs, ka būs toļāk, bet es domāju, mēs esam sokt, kaut ko tāda. Jo, piemēram, jau breika puļceņi ir arī dīdžeju školas, kur moca dīdžeju tos platis. Ar repošanā, mēs paldies organizatoriem, kuri pasauc mani uz tādam pasaukumiem, kur es varu uzņemtīs kaut kādu daļiņu meistarklašu pavadiet, nūdūt mūsu zinošanas. Bet redz, ka laikam mošī vēl kaut kādus repapuļceņus arī taisiet latgaļīšu valodā. Es domāju, ka brēņēga ideja rodas. Jā, Terezi? Par latgalīšu valodu, kas mani jau labu breidi nodarbinoja te doma. Mani vienreiz viena žurnāliste pēc skatis Breiļūs, jā, toda kundze pasauc un soka. Terezi, jūs latgaliski pareizi narunojat. Es esmu šokā, es esmu pīdzamusi, jā, es esmu to runājusi, man apkort, visi runāja, man ir Vorkavas te rūžu pēte vispār, es esmu pēc dzimšanas. Un man pasaka, ka es nepareizi runāju, jā, un tagad man arī reizēm uztrauc, ka mums kaut ko spīš, kaut kodu vīnu, mums ir ļoti daudz. Es mocējos Rūžupis skolā, jā, vienā upis krostā, kurā es runāju to, ko es, un tad es esmu tagad leivānīte, un otrā upis krostā puse klase runāja leivāniski, garai, jā, un kurš ir pareizs, kurš nepareizs, mums pašiem savā starpā nebija par to nekodas, pat es nezinu, nesaprašanos. Un tad pīdodit izglītoti ļaužu un sāk tev kaut ko stostēt, ka tu šokā un tev protests rūdās. Mani šitas jautājums sāpīgs un nodarbinoja.
Es par itu тоже думаю, и man bija atbilde par manu latgaļiešu valodu. Ja kāds pēc šodienas jautos, kas ir par vārdu, ko tu tī runāji, es pastāšu, te ir muna latgaļiešu valoda, tā ir muna Marijas latgaļiešu valoda. Bet gan par valodu, gan par folkloru, gan par hip-hopu vēl viens jautājums Ulgai. Zinu, ka hip-hopā kaut kād izmanto arī folkloras elementus. Vai tu arī par to esi domājusi savā latgaļīšu hip-hopā, repā īsaistēt kaut kādu folkloras pīsitīnu? Nu, tas ir sarežģīts jautājums, jo tagad var jau jebko, mēs jau dziežam, ka tas reps ir šausmīgi, rap muzika ir šausmīgi dažāda. Pastāšu arī par iepriekšēju, par to latgaļīšu valodu. Es brēžam, es naprotu, es tevi pareizi rakstiet, jā, bet es runāju, ka mums dzets ir baba. Tāpat arī jebkurš no jūs runāja, ka jūsu dzets ir baba. Aporeiz tī jautājumi. Par to, ka latviešu valoda tas pats ir. Es varu runāt šādi, un es varu arī šādi runāt. Jā, par to, ka tas nav tikai latgaļiešu valodā, arī latviešu valodā. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, tas bija bet es esmu dzirdējusi, ka dara to. To dara citi hip-hop izpildētoji. Es esmu dzirdējusi, kā tas skaņ. Pagaidām es tam neesmu gatava, bet lai tu uztaisītu kaut kā interesanti, lai tas neskaņ tāpat kā tīm, visiem izpildīt. Mēs varam paņemt. Mēs paņemsim jūsus, ja jūs mums palīdzēsiet, bet tas noteikti nav tik viegls darbs, ja mēs varam uztaisīt jebkū dienas laikā šodien izlaist, jā. Bet tas noteikti nebūs tas, kas patiešām darot kaut kādu nopietnāku darbu, varētu sait patiešām kaut kas spiecīgs, skaists. Bet noteikti par to ir jāpadomā, ar to ir jāstrādā, par to, ka daudz ir to darījuši, tam pagaidām, tas skaņ, ka kortējs izlaiši, atkal tas skaņ tāpat. Tam man liekas, ka mēs varam uz nākotni vērtīt, mēs varam kaut ko no to izveidot, bet tie ir jāatrod kāds ceļš, lai tas nav tādi paši, ka iepriekšēji. Mums te ir Ulga, perkusīvas, jā, te var vis kaut kas rastīs kūpēks varbūt. Bet vēl izskaņēja šodien tas fakts, ka jauniešiem ir ļoti liels pīdolojums. Ja nevar izdevēļiet, ko īsti darīt, vai īt folkloras grupā, vai īt dejos, vai vēl kaut ko. Un jautājums Katrīnai, tu esi sociālais eksperts, es pat sacīju ar daudziem sekotājiem, sekotāji tev noteikti ir jaunieši ļoti liela daļa. Vai tu esi pamanījusi, kas jums interesē? Kas ir tas, kas jūs aizrauj? Tieši kā pulciņi? Vai kā pulciņi, vai kā šī folkloras, vai tā ir vairāk tā modernā mūzika, vai tā ir tīši, kas nāk no ģimenes mūzika, vai tev ir kaut kāds piemērs varbūt, kur tu esi pamanījis, ka jā, jaunieši vairāk virzās uz vīnu virzienu, otru aizmirst? Es pat nezinu. Es pat arī esmu bijusi visos iespējamos pulciņos, līdz pat 12. klasē dējas, koris, folklora, papildus kaut kāds instrumentu mācīšanās muzikas skolā. Tāpat ir pop grupa, ko es pieminēju. Es domāju, ka ļoti daudzi bērni un jaunieši arī tā arī dara. Vismaz pie mums, ka nav tas tikai viens. Varbūt kaut kādi muzikas skolas bērni, kas tur tiešām pa konkursiem braukā un tur nenormāli izcili spēlē, tad tie varbūt arī ir tajā savā vienā instrumentā spēlē ļoti, ļoti attīstīti, bet cik es tā tagad varu iedomāties, man liekas, tā arī ir, kad tur aiziet uz muzikas skolu, pēc tam skrien uz tārakšķiem, pēc tam nākamajā vakarā futbola treniņš, un ja nevar savienot, tad jāizvēlas, bet kopumā jau, man liekas, nav jāizvēlas, ja var savienot, un tas ir diezgan
visu pēc kārtas bērni un jaunieši. Vairāk tieši var izdodas izdarīt. savienot, jā. Jā, mūsdienu jauniņi ir to, ka, ja paspēju visu, es esmu pilnīgi brainos, es savu jauniem vēl nevarēju, man liekas to. Man liekas, tagad diennakti jau vairāk kā 24 stundas. Bet tie galvenā tēma diskusijā ir tad, kāds būtu šis ideālais randiņš ar Gen Z jaunīšiem i tradicionālo kultūru. Varbūt katrs no jums varētu pasciet, kas tad ir tas randiņš, varbūt, kas ir tā vīta, kur jī obi var sasatikt, vai kas ir tā ļīta, ko jai var darīt kopā, kur tad tas tradicionālais ar mūsdienu jaunatnis satīkas. Viens ir skaidrs, ka tā ir folklora, tas ir dzīvošana, dejošana, varbūt vēl ir kaut kāda vīta, kur jai var sasatikt. Es domāju, ka daudz kas ir atkarīgs no personībām, kas to vidi veidoja, kas tos jauniešus kaut kur ievelk līdzi. Tas var būt jebkur, tas var būt skolā, kultūras namā vai parka izstrādī. Galvenais sasalasētīs apmēram domu biedriem, i tad jau viens otru pabeida, ievelk līdzi, i viss tad var notikt. Paldies. Mums tādas sasatikšanos 80. gadu beigās bija. Tad mēs nebijām folkloras kūpa turki, tad mums bija tikai sīvas zundānu, un mums bija ļoti populāra tāda pirmos kategorijas tajā laikā. Lika kategorijas, lai tu varētu vispār darbotīs. Leivonīši jūs nezina, noteikti bija tāda nepaēja garām diskotēka. Un disko puiši mūs sauca sīvas, un tad jau mums tos jaunatnis vēl nebija, tad bija riktīgi sīvas maskas un Ziemassvētku, jeb šo tad jaungada, jā, tad vēl nebija Ziemassvētki oficiāli. Un tad mēs tur dzīdovam, dancām kopā. To, ka tas ir iespējams, reāli iespējams, tagad, tādos kopējos svētkos, piemēram, uztaisot tādu disko balli, jā, kur gan dzēvais, tas to. Tā atcerējos vienkārši. Es kādreiz gribēju prasīt, cik bieži jūs baļētis tu safkas noteik jūsu stilā. Kad es domāju, ka varbūt mēs te tagad siežam, runājam, tā ka jūs arī dzīdot, strodojat visu laiku, gatavojaties kaut kādam skaķam. Es domāju, ka vienkārši jauniešam jorēkoji tīši dzēvos baļlis, ko dzīt, i dančus mat. I tad visi sazavoktu uz kopā bīžok. Sacēšu tā, man te pieredze tāda daudzpusīga. Es muzicēju kozos, bērēs, akademiskoki, tautiskoki, haltūras variantos, visādos tajos izmēros. Es domāju, ka jauniešiem nav problēmu. Jā, arī varam, sacēsim, tikko nūdzīžam ar kori kaut ko, tīvliet varam aiziet ar folkloras kūpu, ja vajag aizīsim, kopūs nūdzīdosim, ja vajadzēs. Tas viss ir savīnojams. Universālis pat sacētu. Man rodīs te ideālo vīta ir jebkaida vīta, kur cilvēki var justīs labi viens ar otru. Lai tīri vai vīna te paudze, vai tīri dažādas. Mums ir, piemēram, sajūta arī, tagad jau arī cik es mums mēģinājums bastoju darba dēļ, man reigā jābūt, bet mums ir kadriļu grupa, kur mēs ar Lūznovas dancojam kadriļos, tie reku jaunīši spēlēja, brauc ar mūsim leidzējus, mūsu izbraucīņu, kas arī ir svātki tuseņi, ka mēs kaut kur aizbraucam. Ir vēl viena līta, kas man ir protā, ko es atceros no saviem laikiem folklorā, kad es biju kaut kur Baltikā, kad pazarod arī citas kultūras, kad tu redzi, cik rosaini tie ir tārpi, taizemis, piemēram, es atceros, ka es jūs pavisam savaidoks, tu dzirdi, ka jī dzīt, ka jī dancoj, un pēc tam tu arī pacēji parodi, ka kā mēs dzīvam, kā mēs dancojam, te ir milzēga tad lapnuma sajūta. Un interesi arī pazarunot uzafotografēt, atceros man, cik baisi bija podīt pie tom taizemīšu skaistom sīvītam un paprasāt to bildi, bet mēs podgojam, uzafočājam. I tā ir maņa albumā stotē bilde. I tagad varu atcerēties, ka mēs ārakai bija. Mēs tī redzām taizemis folkloru. Labi. Jo es domāju tieši par tādam bez īmesla, kad notiek kaut kādas kultūras no mūsu baļļis vienkārši, jā. Ir Lipskis, jā, kurš spēlē cilvēki, kuri dancoja, bet es domāju, ka vienkārši biežāk taisiet vienkārši tādus baļļukus. Ne par gūdu kaut kādiem svētkiem, bet vienkārši vakars, bet ir bijuši kaut kādi tādi danči.
Nu, vat man liekas, ka tas ir ļoti forši, kaut vienkārši ir jozačupajās, jozaburzos visā tamā. I jaunieši tad rad, cik tas ir bez jebkādam skatam vai ko. Tas ir pats sokums, ko īrauka, ka vienkārši labi pavada laiku tradīcija īsīturūt. Es ļoti piekrītu Ogai. Un, protams, ka jau no ierastajām formām, kas tiek piedāvāts izglītības sistēmā vai kultūras sistēmā, es arī tomēr palieku pie tā, ka, piemēram, šīs dienas formāts, kur tas ir veltīts vairāk jauniešiem, un tad ar tādu tiecību, ka jaunieši paši iesaistās to tēmu, izvēlē un tad dažādu speciālistu vai lietpratēju piesaistīšanā vai mentoru piesaistīšanā, jo vienmēr ir iespēja pavaicāt vecākiem vai arī pedagogiem vai kādam citam padomu. Es domāju, ka mēs pieaugušie to nekad neliektu, bet galvenais vēlreiz uzticēties jauniešiem, lai nav tā, ka mēs uzspiežam tā kā uz savu seju viņam, un varbūt, ka viņi tiešām to nemaz nevēlas. Jo mēs šodien jau iepriekš tajās pieredzes stāstos, kas mums bija pirms brītiņa, mēs padalījāmies savā pieredzē, un manuprāt, ka nav nemaz tik liela atšķirība mūsos vidējā paudzē, jaunākā paudzē, bet galvenais, ka dot viņiem vārdu, jā, laist uz, kā teikt, uz skatos, jeb dot darīt. Nu jā, pirmkārt jau vislabāko vīta, kur sazatiktīs, ir svētkos tīši īražu svētkos, kuri tīk svinēti visiem kopā, kur var apmainīties dažādas paudzes ar savām idejām, īmaņām, tradīcijām, un to toļok. Un tad, jā, protams, arī nometnes projekti, kur tu nejauši varbūt napazēsti cilvēku, kam tev būs blokus jāsēž, un tad tu jau īpazēsi caur tīni. Bet ļoti labs piemērs, manuprāt, kur var sazatikt Latvijā, Reigā dažādi tātad cilvēki, ir folklubs Ala pagrabs, manuprāt. Jo piemēram, trešdīnos tur katru trešdīnu noteikti danču vakari, un tie cilvēki, kas, nezin, ka tur noteikti danču vakari atnāk uz bāru, vai arī tur ļoti ir tradicionāli latviešu iedīni, atnāk baudēt to tad iedīnu, un tur jūs sagaida danči, un tad viņi ir tik aizrauti ar to un īpazēst jau caur tādu kolektīvu izpildīšanu, jo tur, piemēram, tur ļoti daudz ārzemnieku nāk, un tad ir vienmēr tāds šoks, ka visi var rīt un dancot leidzā, un ka viņi var dzirdēt mūziku un uzreiz piedalīties tajā procesā. Jā, un tad uzreiz caur darbību var sakonektēties to tad pilnīgi jebkurš cilvēks, jebkura paudze un, jā, jebkura tauta. Jā, es, protams, piekrītu visiem iepriekš dzirdētajiem viedokļiem. Man arī liekas, ka tās visvairāk ir nometnes. Es īsti nezinu, vai tur tieši tas paudžu koncepts sajiet tik ļoti kopā, bet bieži jau nometnēs arī ir cilvēki, kas nav piemēram ikdienā folkloras kopā, tur piemēram katru ceturtdienu mēģinājumā. Un tad tieši pēc tās nometnes arī vairāk grib iesaistīties folklorā, vai tas ir kāds bērns no ārzemēm, tad kaut kā mēģināt kaut ko izdomāt. Bet man liekas arī tās ir visādas nejaušas situācijas, piemēram, skolā, ja tev trāpās kāds skolotājs, kas, piemēram, man māsas šogad sāka strādāt skolā kā mūzikas skolotāja. Un tagad uz Mārtiņdienu viņa ar koklī mācīja kaut kādas Mārtiņdienas dziesmas skolā bērniem. Un tur bija viens puisītis tajā klasē, kurš iet tarkšķos, un viņš paprasīja viņai, skolotāji, kāpēc jūs mācat tarkšķa dziesmas, jums nav savas dziesmas? Un tad varbūt citi bērni domā, kas tas par tarkšķu dziesmām, un tādā veidā, arī šādi momenti. Jā, ļels paļdis. Mūsu diskusija jau tuvojas noslēgumam, varbūt skatītājiem kodam ir kāds jautājums, es droši varu padot mikrofonu. Esmu no Dagdas, tālu, dienvidos Latgolas. Runāju Dagdas latgaļiskā valodā. Gribu pasakīt tādu lietu. Pie mums ar folkloru ir bēdīgi.
pasacīšu tā. Jaunieši nāītis folkloru kopām, pie mums tu cīši daudz. I Dagdā, i Andrupie, nu, i pa pogastiem. I, damžēl jauniešiem tas maz interesē, i es dzirdot jūsu ideju par, piemēram, kādam disenēm ar folkloras dzīsmām, es padomāju to, ka neviens, jauniešiem, tas Gen Z cilvēkiem nātnoks. Iz šo momentu, iz vienkāršām diskotēkām, īt jaunieši tikai izliedzot latvisko kaidu pop, rap dzīsmu, angļu dzīsmu, necīši grib dansot. I, jā, pirmā problēma. Otrā problēma ir tāda, ka pie mums ir problēmas ar latgalīšu valodu. Es pats narunāju saimā latgaliski. Pie manis pusi ģimenes nav vispār no Latgalis. Pie manis neviens ni bābieņa, ni dzēts nerunāju. Es izsavucējos. Latgalīšu valodu pie mums navoica, narunāja, es pateiktu tā, ka vecūka gājiena cilvēki nagrib runāt latgaliski ar jauniešiem. Pasaklausās, ka jaunieši mēģināja runāt latgaliski, neatbalsta. Ite pasmējies, ko tu runāji, aizsātu i skaties televīziju. I tādas divas problēmas. Ir jāattīsta kaut kā tu latgaliskumu, latgalīšu valodu, jādomāja par mūsu sakniem, ir jādomāja par mūsu iespējām, ir jādomā par to, kādu mēs varam tu alternatīvu idūt, piemēram, amerikāņu West Coastam, kādu mēs varam alternatīvu idūt vācu metālam. Pie mums ir savējis kaut kāds, mums jāzina, ka ir Rammsteins, ir Tupaks kaut kāds, un pie mums Latgalī, ir Latvija, ir Uga, ir Tautumeitas, kā vēl nav. Mums ir to jādara, par to ir jācīnās. Paldies. Viens vārds. Nav vajag stostēt, ka jūs tur būs tos bobeņus visas tajā diskotēkā. Tas ir ko pārsteigums par mums, ar neviens nereklamē. Mēs vienkārši pajāmēm šoku aizgojam. Ot, ite plons, ļoti labs plons. Jā, vēl viens komentārs vai jautājums? Man ir komentāru vaicojums, jo tas, kas spilgti man rodīs izzēmē, ko Katrīna sacēja, ka jim es varētu sacēt, pasakot, jos mammai droši vien ir vesela vienkārši tarkšķi industrija Īcavā, un arī tāpat Ilze un Terēzē, jos ir kā līderi savā tai, bet kā stiprinot tos līderus, ka lai napīkjūst pēc, 10, 20, 30 gadu, vai kur atrast tos jaunos, kas, piemēram, jums ir vajadzīgs, lai jūs justos novērtāts, lai jūs gribētu turpināt darēt un lai būtu tā sajūta nesti turēt un attīstīt veselas industrijas ar folkloras un tradīciju dzeivi mozokos vai lalokos vītos. Es domāju, tādas ni atzinības, ni kaut ko tādu īstenībā nav vajag. Vajag, lai ir tikai jaunieši, kas grib darīt. I to tas kopējais darbs arī dod to gandarējumu i atzinību. Lai tik būtu, kas grib darīt. Mēs pieaugušo kopā bērni ģimenes, bet leivonīšiem ir jāpiedomājas, vienmēr saku, Anna ir jāsaudzēja, ja? Jo es pat nesastodu priekšā, ko tas ītu, cērulēšu Annu, es domāju. Ko tas būtu, ja Anna tur nebūtu, ja, priekšā. Jo jai ir rīkšas, jai var vilkt, un jo ir ļoti jāsaudzē un jābalsta. Es varu no sevi pielikt, ka viens ir, protams, gribēt, ka tu pats par to dedz, ka tamā vītā ir tas cilvēks, kas dag. Tad jūs pavalk leidza vienkārši, kā jebkurā citā jomā, vai tas ir politikā vai biznesā, da jebkamā, ja tu pats par to dedz, tu pavēl citus leidza. Bet otra līta,
ko es paši esmu piedzīvojis, kad es biju jaunatnis lītu, te speciālista darbiņai jaunatnis, kad es biju folkloras kūpas vadētoja, tī 2 īstoģos strodoju. Nu, diemžēl, ja tu gribi būt spiecīgs i rūkotis priekšu i degt, nu, tai algai ir jābūt adekvātai. Tas nevar būt 75 eiro vienā vietā, otrā vietā arī kaut kādi 170 tūrais bija par pusslūdzi. Nu, tas ir vienkārši neizpējamai, tad tev joīt. Kai man bija pie priekšnieka joīt, 20 eiro man aizstūt līdz algas dīdai. Tas man liekas, tas ir, protams, mūsu pusī. Tī, kas ir tī lēmumi pieejamie, ir jāmeklē tos finanses, lai ne tikai školos mēs algas paceltu, ne tikai veselības sistēmā, bet arī kori, dejos, jā, kultūrā. Tieši tā, kultūra mums ir spiecīga, bet ja tas atalgojums neiet laikam leidza, nu, tiem cilvēkiem ir jodzēvo, ja grib arī turpinot degt, ne jau izdegt, tad teicu, tu aiti cīnīsi. Tas ļoti, ļoti būtiski. Nu, es secēšu tā, ka mēs, ka šitie jau kā mohikāņi esam, mēs pīroduši esam īstenībā strodot, brīvprotīgi, labprotīgi, pēc savas iniciatīvas naudu mēs nopelnēsim savā pamatdarbā. Šitas ir mūsu dzīvesveids, tas ir mūsu hobijs. Samaksos labi, nesamaksos, ja arī paldies dīs aizmaksos. Nu jā, bet vienmēr vajag atcerēties domāt par sevi, nolikt sevi pirmajā vietā, protams, vai ne? Censties vismaz. Bet nu, mūsu diskusija jau ir uz noslēguma robežas. Dzirdot, ko sacēja jaunīts par problēmām Ludzā, Dagdā, atvainojos, jā, Dagda, Ludzai arī atvainojos. Bet par to runošanu latgaļiski, ka sātā narunoja, ka školā narunoja, ka naītu uz tādu pasaukumu, tad es piekrītu Terezē, nav vajag sacīt, ka tī būs, lai tas ir pārsteigums. Bet pēc visas diskusijas man ir tādas poris atziņas, ko es sapratu, ceru, ka porēji saprot, kad tad viena līta noteikti ir tā, ka valoda īsnu ģimeņas. Ģimeņai ir arī draugi, par to ir jāatcerās, par to, ka bieži vien ir, ka ja draugi savos ģimeņās sarunojas latgaļiski, tad, vai mosēcei brolāns sarunojas, tad latgaļiski, tad tas arī var aicinot bērnu jaunīti runot latgaļiski. I par tu ideālu randiņa vītu, man īstenībā ļoti patika kā tas komentārs par folk klubu. Viņš pat saucās folk klubs Ala Reigā. Jā, par to, ka itī pogrobi, tā vīta ir kā pogrobūs, bija pirmā vīta, kur es izdzirdēju latgaļiešu valodu, tādu riktēgi ar dančim, ar veselu folkloras kūpu. Man liekas, tī ir tā vīta tiešām, kur jaunieši aizīti, viņi redz, ka tradicionāla muzika var būt stiļēga. Ja? Otra līta, vai trešo jau sanāk man, kad mēs paši esam tī noteicēji, kur mēs redam šos randiņu vītas. Tas var būt pasaukums kā šis šodiņ. Tī randiņa vīta var būt vienkārši skolā sākt runāt ar kodu latgaļiski, ar savu broļu, mosu, draugu, mosiecu. Ka mēs paši nūļējam, kur tad šī tradicionālā muzika sasatīkas ar jaunīšiem. Nu, uz to tas nūc, ka viss ir mūsu rūkos, ir tikai mēs paši varēsim izlemt, kā būs tālāk, vai tradicionālā muzika paliks mūsu dzīvēs, ja noteikti paliks, to mēs zinām. Tad es arī gribu beigt mūsu diskusiju. Liels paldies jums visiem. Mēs tādā dāmu kolektīvā šodien bijām. Ļoti pateikuma, ļoti latgaļiskā. Es domāju, ka mēs vēl sasatiksim visi kopā, parunosim, uzdancosim, uzzīdosim. Paldies jums, domas!